Man liekas, par Google varētu runāt katru dienu mākslīgo intelektu, tad viņi atkal nākuši klajā ar jaunumiem, tieši video jomā. Tad mēs zinām, līdz šim bija šis Google VO3, ļoti labs video ģenerators. Viņš no māja beigām līdz Sora sākumam un Kling 2.5 arī skaņas parādīšanai bija vienīgais vispār ar skaņu un tāds reālākais. Un tagad viņi ir uztaisījuši atjauninājumu un ļoti lielu atjauninājumu. Tātad pirmais pats par sevi visa kvalitāte un realisms ir uzlabots. Otrais ir ingredients tu video uztaisīts, jeb no vairākām referencēm tu uzreiz pat aiznovari uz video. Līdzīgi kā nano banānā bildes, bet tev nav jātaisa paša bilde sākumā un jāanimē. Tu uzreiz vari iedot tās references, produktu, modeli, vēl kaut ko, un tad arī uzreiz tiks taps video. Tad nākošais ir frames to video, jeb līdzīgi kā Klingā, Seedreamā un Halo ir start and frame, jeb sākuma un beigu kadri, kā tu vari ļoti forši seamlessly, tos kadrus sapludināt, kā kino, vai arī kaut kādu foršu pārēju uztaisīt. Nākošais atjauninājums ir pievienot noņemt objektus. Īstenībā tas bija tikai Runway LF-ā, un vēl Hixvildā vēl varēja tā izdarīt, bet principā nevienam citam tā nav. Tagad tas ir Google VO3, un arī vari vairāk, pagarināt šo te video. Viņi ir uztaisījuši arī vēl extend funkciju. Tātad tev sākumā izveidojas viens video, 8 sekundes, tad tu vari spiest extend, uzrakstīt promptu. Ko tas nozīmē? Tu vienkārši pagarini savu video ar promptu. Tu viņu virzi tālāk līdz, pat ja nemaldos minūtei, tu vari uztaisīt stāstījumu no šī te viena prompta, kas tev sākumā bija, uztais video un tad arī turpini šo stāstu. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti revolucionāri, jo katrs šie niansi bija kaut kādās platformās, bet Google ir tagad uzlabojusi un pārvērtusi to visu vienā vietā, līdz ar ko šis ir kaut kas tiešām baigi liels. Pamēģini.